Šajā video es tev parādīšu, kā veidojot savu mājaslapu vai internetu veikalu ar Mozello, vari tajā ievietot pogas. Tātad Mozello piedāvā divus veidus, kā ievietot pogas. Parādīšu pirmo. Tātad pirmais ir, tu vari ievietot pogu jebkurā vietā, kur ir teksta rediģēšanas lauks. Iespiežam teksta rediģēšanas laukā, paņemam plusiņu ikonu un spiežam uz pogas ievietot pogu. Redzam, ka poga ir ievietot, varam aizpildīt to ar tekstu, vienkārši rakstot. Un varam sasaistīt to ar kādu citu sadaļu, spiežot uz saites ikonas un izvēloties sadaļu, uz kuru vēlamies, lai šī konkrētā poga vestu. Piemēram, par mums. Un spiežam ievietot saiti. Šis bija pirmais veids, kā ievietot mājaslapā pogu, tagad parādīšu otro. Otrais veids ir tāds, ka dažiem satura blokiem ir pieejama papildus opcija pievienot pogas. Tātad sākumā uzejam uz satura bloka, tad atrodam uzstādījumu ikonu, spiežam uz tās un atvērsies loks, kurā redzēs divas opcijas. Viena no opcijām ir primārā poga un otra ir sekundārā poga. Kad pogas ir pievienotas, atkal vienkārši spiežot uz pogas, var aizpildīt tās ar tekstu un sasaistīt ar kādu no adresēm jeb lapām, spiežot uz saites ikonas un izvēloties vienkārši sadaļu, uz kuru vēlēs, lai pogu sūtītu. Piemēram, kontakti vai cita sadaļa. Atkārtojot šos soļus, tu vari savā mājaslapā vai internetu veikalā ērti un vienkārši pievienot pogas.